Apskatot, kas mūsu dzinējam tad ir noticis, tad šeit ir turbīna. Mēģināšu kaut kā nofilmēt. Īsti luftu nevar nofilmēt, bet viņa tur ir diezgan pamatīga. Rotoru jau laikam var redzēt. Pēc rotora, ka šeit turbīnai gals ir klāt. Tā ir kur mums iespējama problēma. Ir iesitums virzulī un sprauslai vairs nav smidzinātāja. Tā, fokus. Nav fokus, ir fokus. Kur var redzēt, ka sprauslēm vairs nav smidzinātājs. Bet dzinējs joprojām ar roku negriežās. Tā kā raksim tālāk. Tā, cilindrs numur 8 un mums ir spīdīgs vārsts. Tā, pavilksim kameru ārā. Un pats cilindrs izskatās šādi. Cilindrs numur 3. Šeit mums izskatās, ka ir sprausle čurājusi mīzus, sauc kā gribi. Īsti labi kaut kas šeit nav bijis. Labi, turpinam tālāk. Cilindrs numur 2. Šeit mums arī virzulī un cilindrs sienā ir novērojams bojājums. Tad apskatīsim vēl pirmo cilindru. Šis mums ir pirmais cilindrs. 100% vaina mums, izmantojot kameru, nav redzama. Tad tālāk jānost ķēžu pievads, jāskatās, kas tur ir. Un visticamākais skatīsimies, kas lācītim ir vēderā. Tā kā turpinājums vēl sekos. Tad pirms tika noņemts ķēžu pievads. Dzinējs tika vēlreiz pagriezts uz apakaļ un uz priekšu, tādā veidā nedaudz izkustinot virzuli, un tad šeit arī ielaižot kameru ir redzams, ka ir izkritis vārsts. Vārsts ir pilnībā salocīts, un līdz ar to arī tāpēc mums dzinējs nekur vairs negriezās. Varam redzēt, ka galvā arī caurums, loģiski, jo vārsta tur vairs nav. Tad arī tālāk tika noņemta pati galva nost, un šāds pārsteigums tur sagaidīja. Vārstiņš vienkārši bāļājās, redzams, ka jau ir spēcīgs iesitums. Tad šīs ir atliekas no rokera, ādāt gultņi visi ir izbiruši pa galvu, tās ir atliekas arī no vārsta. Skaidrs ir tas, ka galvā ir sasista sēžas vieta, līdz ar to jauns dzinējs jau ir pasūtīts, un turpmāk tur būs pati dzinēja māja. Šāds izskatās ķēdes pie nobraukuma 460 000. Gribās ticēt, ka tur neviens nav līdis, jo neizskries, ka būtu kaut kādas skrūves aiztiktas vai skrūvēs izstiepusies. Ķēde ir pamatīgi. Un šeit ir redzams galvenais defekts, ar ko automašīna tika iegādāta. Defekts bija, ka nedarbojas stūrs pastiprinātājs, bet vaina īsti nebija stūrs pastiprinātāja, bet bija vaina asītē, kurā ir, diemžēl, sazobi norauta, kā tas šeit ir redzams, ka sazobi vienkārši griežās brīvi par īņķi.